beidzot. No korķa. Šiki. Nu labi, mums tagad tāda svētku nedēļa. Jā. Lietaina gan. Un sniegot tad būs droši vien kaut ko solīju šodien, bet... Tas, lai svecītas logā labāk rotaļājās pilītēs, zin tādu, iedod tādu. Nu, lūk, uzreiz var just cilvēku no politikas. Pie kamīna gribās pasēdēt. Pie kamīna gribās. To es tā kā Dombrovs, viņš šāds čīks, ka viņam neļauj 11. novembri mājās sēdēt. Nu, viņš ļoti gribētu. Bet viņam vainīgi ir citi. Mana Latvija, mana atbildība. Šajā nedēļā daudz kur tiek izmantots tieši šīs sauklis. Cik es noprotu, sauklis ir radies mūsu zemesardzē. Un, nu, ja mēs tā tehniski padomājam, tad nozīmē mūsu atbildību pret drošību kā tādu. Un pret valsti. Pret valsti. Tev bija pārdomas par tieši zemesargu drošību kā tādu? Zigā, es jau pats neesmu zemesargs. Tas apsveicams virziens, manuprāt, vispār kopumā, neko sliktu nevar teikt. Varbūt viegli pasmaidot par to, bet visi viņi labi cilvēki. Pat tie, kas Briselē? Pat tie, kas Briselē. Jā, jo tas ir tāds, tu esi gatavs piecelties, tu esi gatavs iet, tu esi gatavs darīt, tu esi gatavs aizstāvēt savu valsti. Tas ir apsveicami un šīs konkrētā lieta ir, manuprāt, laba. Kā tas uz pārējām viskaut kādām attiecās. Es pat tur baigi negribu iet tālāk analizēt. Es gribētu teikt, tas, ka tāds fakts. Un tas, ka tu tur ej un darbojies, jebkurā gadījumā, griez kā gribi, manuprāt, ir pozitīvi. Man arī patīk, ka tu kādreiz, viņiem, manuprāt, ir tāda kā akcija, ka tad, kad ir tie valsts svētki, tad viņi uzvelk savus tās zemesargu formas, un viņi arī rāda, ka, starp mums ir man ir daži cilvēki tādi, ka es nemaz nezināju, ka viņš zemesardzē, bet es skatos, es aizēju uz tikšanos, un tur, visi uzvalkos viens formu starpā. Kas atkal, tas iedod tādu, es gribētu teikt, man vienmēr bijuši tāds patīkams sajūts par to redzēt, tā. Pats arī es domāju, tā, vai tur brīvprātīgie armijas virziens, tā arī neesmu nekad aizgājis. Man laikam attur tas, ka es kaut kā vienmēr jau var atrast laiku, bet neesmu atradis laiku, aiziet, tur ir tās apmācības, ja nemaldos 2 nedēļas. Jā, bet šis sauklis, tas ir tā kā aicinājums, vai tas ir tā kā atgādinājums, kad atgādinājums vairāk tiem, kas nav piedalījušies es gribētu teikt, ka tas ir tāds rekrutēšanas, es redzu tajā nedaudz tādu, tā kā aicinājumu, nedaudz par tādu spiedienu, kad, ja tu... Kaut kas ir internetā pakaļ. Tehnisks problēmas, bet mēs laikam... Tagad tehnisks problēmas. Apskaties, vai pie kura Wi-Fi viņš ir pieslēdzies. Vajadzētu būt pie šī. Nē, vajadzētu būt. Tas vēl nenozīmē, ka ir. Tehniskā pauzīte mazā. Sveiciens visiem. Kur skatās? Jā, kur ir? Tā viņš dara? Viss? Jā. Mēs esam atpakaļ. Esam atpakaļ, un kur palikām pie tās domas, bet tā doma tāda, ka es vismaz kā to saukli jūtu, kā grūti jau gaņām, ka kaut kāds tur pjāršķiks apakšā un kaut kāds tur bariņš ir domājis, kā viņš nolasīsies un kā viņš tā. Es gribētu teikt, ka viņš ir diezgan, tāds, pats apgalvojums tāds kategorisks, bet, manuprāt, ja nemaldos, tas ir jāpārbauda un jāpaskatās, bet es iedomājos, ka viņš ir radies tajā brīdī, ka mums bija nepieciešamība pēc, tā kā stiprināt savus
savus brīvprātīgos spēkus un tieši uz to Krievijas iebrukumu Ukrainā. Un tad, manuprāt, tas ir tas pirmais, kad es vismaz atceros kaut kā man tā galva, pakausīja kaut kur ir tā doma, ka tajā brīdī viņi sāk tā kā paspiest. Jo ir nepieciešams, lai papildus pievienojās klāt zemesargiem. Tas ir tāds tā kā aicinājums. Ja tev ir svarīgi Latvija, tad, izrāda atbildību un pievienojies. Tad mēs, labi, tad es saprotu, ka viens mūsu atbildības tāds veids ir dalība vairošana drošības jautājumos. Bet zemesardze un tas ir tāds īslaicīgs, teiksim tā, kamēr tu esi tur aktīvs. Jā, tad lielāko daļu tu esi ārpus šīs sfēras. Un tad es gribētu uzsvērt to vārdu atbildība pret valsti, kas var izpausties ļoti dažādi. Jā. Un jautājums, vai mēs apzināmies to, ka drošība ir svarīga, bet drošība arī ir dažādas formas. Un vai mēs atbildīgi pieejam tam citam. Jo, sāksim vienkārši par kaut ko, tad, ja mēs par drošību, tad pieņemsim drošību uz ceļiem. Ja? Mēs esam slaveni ar to, ka mēs braucam tā kā aptaurēti. Ja? Mēs esam slaveni ar to, ka mēs pārkāpjam ātrumu. Mēs esam slaveni ar to, ka mums patīk apdzīt tur, kur nevajadzētu. Mums ir letālo iznākumu uz ceļiem vairāk nekā vajadzētu. Un kas ir interesanti, ja, kad mēs arī, kad notiek kaut kas, mēs kaut kā to vainīgo meklējam nevis sevi, uzņemoties atbildību, bet mēs meklējam, ka ceļš ir slikts, ka kāds brauca par ātru, pa lēnu, koks aug ne tur, kur vajag. Ja? Kā mums iet kopā, ka mēs no vienas puses esam patrioti, valsts uzņemamies atbildību, mēs esam gatavi nodrošināt drošību, bet tad, kad mēs tā kā nedaudz individuālāk pieejam un konkrēti drošību uz ceļiem, tad mēs vairs neesam tie atbildīgie ne par sevi, ne par valsti. Ceļu drošība tas tāds interesants aspekts, ar kur to skatīt. Bet varbūt, ka tur arī tas tā iezīmējās, kad mēs tam pieejam varbūt tā virspusē, nezinu, varbūt virspusē, varbūt kaut kā tā, gribās teikt, nāk prātā tāda pavīrši vai kaut kā tā, bet es vispār kopumā gribētu teikt, ka tā, mēs sākam zaudēt tādu sajūtu, man liekas arī to, it kā tu teici, mēs esam patriotiski. Jā, ja tu paprasīsi Latvietim, vai viņš ir patriotisks, viņš teiks, ka viņš ir patriotisks, bet patriotisks kā kas? Patriotisks kā, es esmu latvietis, bet vai es patriotiski jūtos par sabiedrību, kurā es atrodos? Vai mēs visi kolektīvi jūtamies, kā vienoti, tā teikt, un kāpēc es vainoju citus un ne sevi? Jo, tie citi jau ir tie draņķi, tie citi jau ir tur tādi un šitādi un vēl kaut kādi, ja viņš ir bišķiņi, viņam labāk iet pa mani, tad viņš ir slikts un tā. Manuprāt, mēs esam aizgājuši šitajā virzienā dažādu grūtību, slikto laikapstākļu dēļ un savus, arī tādas, mēs novecojam kā sabiedrība, mums viņi ir tādi skeptiskāki paliek, tad konservatīvāki paliek, un tā viņiem ir tur, tie jau tur tā, tie jau tur slikti, un mēs esam diezgan aktīvi uz kritiku arī, kā tauta, kā sabiedrība. Bet, manuprāt, visādos aspektos, tas ir arī īstenībā ar šo aicinājumu paņemt. Caur to atbildības prizmu kā tādu, mēs esam mums patīk šis sauklis, visi, es redzu, ka tagad ļoti tieši šajā nedēļā ļoti populārs ir arī Rīgas ielās izmantots, daudzi visi, arī patīk mums uzlikt uz mašīnas, es latvietis, ja? Bet šī atbildība, tad varbūt mums nemaz
mums vai nu nav ieaudzināta atbildība, vai mums ir nepareiza Izpratne par to, kas ir atbildība. Jo, ko tas ietver? Un tad varbūt var apskatīt to jautājumu, tā kā mana atbildība pret sabiedrību, sabiedrības atbildība pret mani, un kāda ir tāda korelācija, un ko mēs, kā tas vispār kopā strādā. Un te jau atkal mums ļoti nepatīk paskatīties uz sevi un atrast sevī tās problēmas. Mums ļoti nepatīk pašiem uzņemties to, ka labi, kolektīvi sēdēt pie galda un visiem nospriest, ka vajag darīt labāk un visiem vajadzētu būt labākiem, bet pēc tam viss dara tāpatās. Nekas īsti nemainās. Varbūt nedaudz sarosās kaut brītiņ, bet pēc tam atkal viss tāds izšķāks, tās dzirkstītes. Bet tāpēc man visu laiku, man jau kaut kādu labu laiku ir, es arī nedaudz stāstīju, es teicu, es pastāstīšu podcastu ietvarā, bet tāda ideja par zelta paudzi, kā tāda. Es kaut ko domāju, un zelta paudzi, ko tas vispār nozīmē, to tu vari tikai retrospektīvi redzēt. Kurš ir brīdis bijis tautai un sabiedrībām, kurā, tie bija tie, kas izveidoja, tie, kas, pēc mēs tā varam atskatīties un teikt, ka tā, kas ir šobrīd Latvijā tā valdošā paudze, viņa bija tā, kur varbūt, ka jau pat, bet es teiktu, ka jā, tā, kur atguva neatkarību. Tas ir viņas tas lielais sasniegums, un tagad viņi grib no tās valsts, manuprāt, tad arī plūkt tās savas dzīves laikā tos augļus. Un tas ir tas viņas lielais sasniegums. Beigās es gribētu teikt, ka tas būs tas viņas lielais sasniegums, bet ko darīt tālāk? Ko darīt man, kurš ir dzimis 93. gadā? Man ir jādomā citādāk par savu valsti. Vai es nezinu, cik tev gadi, bet tu arī gan jauns, gan jau, ka bija barikāžu laikā. Tā kā, tā doma par to, ka mums katram ir jāieguļās diezgan pamatīgi iekšā, vismaz jaunajiem jāieguļās pamatīgi iekšā un jāveido tā savu valsts tālāk. Un jābūvē tā ir tā mūsu atbildība. Bet jaunieku tie kuri, jo, kā mēs atceramies... tie, kuri neizcīnītos, tie, ka nevar teikt, ka mans sasniegums ir, iepriekšējā paudze vai... Jā, bet tagad arī par to izcīnīja. Ir barikādes, ir daudz atmiņas, pasākumu, kur cilvēki piedalījās. Ir notikums, vēsturisks, viņš prasa kaut kādu laiku, cilvēki iesaisti, un tad ir rezultāts, un mēs sākam dzīvot uz priekšu. Un tad, mēs būtu jāsāk. Bet kas tas tālāk? Tieši par to, tieši tā. Un tad šeit ir tas jautājums, labi, kāds var pateikt, kad viņa tas lielais sasniegums ir dalība šajā procesā, bet ja mēs tagad jautājam, labi, un tagad mēs 30 gadus, ko mēs īsti šajā darām, kā izpaužās gan tās zelta paudzes turpmākie mērķi, darbības, ko viņi darīja, gan arī tagad jaunajiem ir jāpasaka, jo bieži vien jaunie nevar paši nodefinēt, ko viņi, uz ko tieksies valsts nākotnē, tāpēc, kad šobrīd mums jaunie nespēja nodefinēt, kas viņi īsti ir. Mums arī tā paudžu maiņa nav kā tāda vēl notikusi. Es gribētu teikt, ka, ja mēs paskatāmies Saeimas to sastāvu, un cik viņš vidēji vecs ir, tur jau kaut kādiem 60 gadiem, tad tur arī mēs varam redzēt, šobrīd valsti vēl joprojām vada tie, kuri vienā vai citā veidā atguva neatkarību valstī. Un tas ir labi, bet tas ir arī slikti. Mums nav nākamā paudze, kas saskata to, ka mums ir jāceļ tālāk tā valsts. Un to nevar prasīt es atvainojos, bet kaut kādā ziņā cilvēkiem, kuri jau ir pirmsveicinīs spēcības vecumā. Tā ir cita veida enerģija. Bet tas ir jauna paudze. Tā ir iemešanās airos iekšā. Skaties, tu esi noguris, es tagad paņemšu pārēšu nākamos 30 gadus. Jā, bet tagad mēs redzam, ka tādi ir, un ir pēc vecuma, nevis pēc darbiem. Jā, Nacionāla apvienība lielākā daļa ir jaunāki par mani, vecāki par tevi. Ja? Lielākā daļa. Kāds ir tās darbības, ko viņi ir izdarījuši bez tieši tā simboliskiem pasākumiem nedēļas griezumā?
Tas, kur, manuprāt, vajadzētu darīt vairāk. Es teiktu, ne tik daudz kritizējot Nacionālo apvienību, bet es redzu, ka tur kad ir pietrūcis. Ir pietrūcis mums, manuprāt, tas ekonomiskais patriotisms, manuprāt, tāda arī sabiedrības saliedētības jautājums, bet es negribētu viņu skatīt prizmā Krievi un Latvieši. Šito es vispār vairs negribētu. Es pat negribētu par to runāt īstenībā, jo tas ir notrulināts pārāk ilgi, manuprāt, marinēts jautājums, un mums ir jāspēr nākamais solis un jāsāk tad arī reāli dzīvot te Latvijā, un nedomājot un nemeklējot ienaidnieks apkārt. Bet tātad ekonomiskais patriotisms. Mēs arī tagad redzam to, ka beig galā veikalos mūsu preces nav, vai viņas ir tur dārgākas. Ja? Šis nav sakārt 30 pāri gadus. Tagad skaties, es šo jautājumu pacēlu tieši, man liekas, ka vakar vai aizvakar, ja? Tieši mana tēze bija tāda, ka mums būs dārga pārtika, un mēs tagad esam konstatējuši, ka mums ir dārgākā pārtika, apmēram, Eiropā, līdz mums būtu sava stipra nacionālais tīkls, kas ir spējīgs konkurēt ar Rimi un Maximu. Un tad tas otrs punkts bija, kad tomēr mēs esam tie lokāli patrioti, ka mēs izvēlamies savu pirkt, kas būtu varbūt 5 centi dārgāks, bet savs, jo mēs skatāmies ilgtermiņā un komunicējot ar zemniekiem, tad, ja pērk mazāk, izmaksas paliek, tas nozīmē, ka gala produkts vietējais paliek arvien dārgāks, bet tajā mirklī, kad vietējie vairs neražos vispār neko, tad cenas varēs likt kādas tu gribi, jo tev jau nebūs variantu. Tev jau vietējie pilnīgi, viņiem mums būs lauki, kas tiek apstrādāti, bet viss strādā uz kādu un uz importu. Mēneši sastādīt. CO2 kvotas mums te normāli kačā spīķi. Un pa lielam visi arī tā komentāros smīkņā. Ko tad man tur pirkt vietējo, es nopirkšu labāk, kā es saku, vēlēšanās vienmēr uzvar Lidls, ja, jo tur ir ļoti lēti, tad tā ir mana izvēle. Tātad šis te kooperācija, ka mums arī atbildība saprast, ka ja mums nebūs savu pārtikas ražotāju, mums ir lielas problēmas. Redz, manuprāt, to visu atkal var pavilkt atpakaļ. Mēs mēģinām risināt atsevišķu jautājumu, bet pakāpjoties solīt atpakaļ, es īstenībā priekš sevis noformulēju, ka, manuprāt, šo saukli vajadzētu pamainīt. Un mums arī attiecīgi paradigmas maiņai būtu jābūt. Un kāpēc pamainīt? Tāpēc, ka mēs esam iedēstījuši un iedzinuši sev galvā, ka tas ir tā kā uz individu vērsta sabiedrība. Es esmu un tad visi pārējie. Šim būtu jābūt mūsu Latvija, mūsu atbildība. Mūsu atbildība, tā ir mūsu Latvija. Tas ir tā, ka tev ir pašam jājūtās kā sastāvdaļai no kopuma, no vairāk cilvēkiem. Nevis tā ir manējā, un ko tu jūs tagad darat ar manu nodokļu naudu? Tu tur esi samaksājis, atvainojos par neko, tajos nodokļus tad globālā veidā. Bet ko tu dari ar maniem nodokļiem? Kāpēc tu viņiem tur dod? Kāpēc tu solidāri izturies par kādu? Un tāpēc, ka tu to uzskati, ka tavas problēmas ir svarīgas un pārējo nav. Un nav tās kolektīvās apziņas, tās kolektīvās domas, un tā skaitā arī uz pārtiku. Ja? Es nepirkšu, tāpēc, ka ko tu viņi tik dārgas cenas tie latvieši te ir uzlikuši, man mēģina apkrāpt. Ja? Konkrēts piemērs. Es nesadarbošos, jo tas jau man mēģinās apšakarēt. Konkrēts piemērs no komentāriem, ko man raksta. Tas cilvēks gājis uz tirgu nopirkt abolus latviešu, cena bija €1,5, viņam bija dārgi, viņš aizgāja uz Maksimu nopirkt droši vien, kad poļu. Tagad kāds ir tas viņa tā loģika, viņš ir iekonomējis, cik viņš nopirka kilogramu, tad viņš iekonomēja nosacīt tur 50 centus. Ja? Bet lielākā daļa no tās naudas, ko viņš samaksāja Maksimā, aizgāja uz Poliju. Un poļu zemnieks tagad sāk ražot vairāk. Savukārt mūsu tas, kurš viņam, mēs tieši bijām tikko tajā saimniecībā, kur abuls, laikam bija 90% krusā gāja bojā. Viņiem paliek maz, viņi strādā, kā viņi strādā.
Un mūsu cilvēks pasaka, ka viņam tie 50 centi ir noteicoši. Un tad, kad man saka, ka jā, katrs pērk to viņš var, māciņš visu nosaka, ilgtermiņā jūs par to samaksāsiet vairāk. Ilgtermiņā jūs par to, jūs jau ar visu kaut ko, un tur jūs samaksāsiet caur nodokļiem, samaksāsiet sliktiem ceļiem, bērniem nebūs skolotājām, ko samaksāt, ārstiem sliktiem, viss vienkārši iedzlē. Tas, ka tu individuāli domā tikai par savu labumu un tikai par savām lietām, beig galā noved pie tā, ka tu pats esi tiešākais cietējs un attiecīgi visi apkārt, kas dara to pašu. Tāpēc, ja ir kaut kāda viena lieta, kam vispār, par ko mēs šodien runāsim, kaut kādām lietām, bet ko vajadzētu kā sausu atlikumu paņemt, tad mums ir jābūvē atpakaļ savstarpējā uzticība, mums ir jābūvē pamati sabiedrībai. Tā ticība tam, ka tavs kaimiņš ir godīgs, labs cilvēks un tu viņam gribi palīdzēt, nevis tas kaimiņš ir nezinu, tur zaglis un mēģina, nezinu, tev apčakarēt. Ja? Tā ir paradigmas maiņa par sabiedrību kopumā. Es nezinu, kur viņi tur radās, un es nezinu, kāpēc arī kaut kādā ziņā mēs esam nonākuši tur, kur mēs esam. Tur jāpaskatās vēsturiski, kurā brīdī mēs aizrāvām greizi. Es pieņemu, ka tas ir vienmēr arī tā duālās sabiedrības dēļ bijis. Viņi un mēs, un kā tad mēs te viens otru, bet mēs esam tik pārklājušies, ja, ka visu laiku bijis tur. Latvijas krievs un viss sarāvušies gabalos. Pilnīgi garām, un tas mums visiem ļoti kaitē. Ilgtermiņā, biznesam kaitē, valstī kaitē, visiem kaitē. Par to nosacīto kaitniecību valstī, biznesam arī, bet mazākām herām. Piemēram, mums ir korupcija. Mēs esam atbildīgi cilvēki, mēs pieejam tam, kad, pieņemsim, kā tas ir Ziemeļa Eiropā, kur mēs ļoti gribam līdzināties, korupcija nav tolerējama nekādos, teiksim tā, līmeņos. Uz papīra. Uz papīra. Jā. Un tagad mēs zinām, ka korupcija neeksistē viena pati. Tas nav tā kā dzērāja šofers, kurš viens pats brauc, kaut kur iebrauc, un tad arī ir nepatikšanas. Korupcija tas ir process, kurā iesaistīti ļoti daudzi, un pa kuru zina daudzi un nojauš vēl vairāk. Un tad... vismaz divi. Kāds, kurš dod, kāds, kurš ņem. Un parasti, ja mēs runājam par tādu lielo korupciju, nevis mazo kukulīti, bet lielo korupciju, tas nozīmē, ka tur kāds gatavo dokumentus, kāds tos dokumentus kontrolē, kāds pēc tam tur piedalās ar apziņu, kad viņam jāpiedalās balstoties. Un tad tā atbildība vienā brīdī tam cilvēkiem, kurš ir šajā ritenī, spēt pateikt, ka šis nav pareizi, mums vajadzētu tā kā ar atbildību pieiet, lai tie ceļi ir kaut kādi un vispārējais notiek, mums vajadzētu to uzlabot, bet es neesmu ļoti daudz dzirdējis cilvēku, kas piesakās par to, ka ir kaut kur kaut kas iesaistīts. Tas ir līdzīgi, kā, manuprāt, ar tiem pašiem, pārtiks nozarē, viņš vairāk sanāca padarboties, un tur arī ir tā situācija, kas ir aizgājusi pa apli. Tu neziņo kontrolējušām iestādēm, tāpēc, ka tam nav jēgas, jo tās kontrolējušās iestādes tā kā nespēja reaģēt, jo viņām nav prakses, viņas nezin, kā arī īsti reaģēt. Un tajā pašā laikā arī tev ir risks, ka tev tā kā atklās, un no tās sistēmas izmetīs ārā. Un sanāk, ka tavs personīgais risks ir tik liels, kad tu mazākais tā kā nepiedalies tajā visā, bet pat nepiedalīties tev var būt riskanti. Ja tajā ir kāds virs tevis, kurš mēģina korumpēt to sistēmu, tad, piemēram, tu esi kaut kāds mazais tur iepirkuma rakstītājs. Tu vari mēģināt spuroties pretī, bet uz savu personīgā riska pamata. Un ir jānomainā, un atkal es gribētu teikt, ir jānomainās paaudzēm, lai šo jautājumu atrisinātu. Ir jābūt kādam, kurš nemāk. Jāsarauj tas saites, kurš nav tur ielikts, lai... Bet mums nav tādu cilvēku. Mums ir tie, kas ir jaunāki, tie arī izauguši, visi ļoti labi zina nosacīto, kā funkcionē schēma, jo, kā tu saki, no tiem pašiem 90-iem, tie cilvēki, kas vilka to visu, viņi arī turpina vilkt.
Nu, kā mēs tur Jā, sakam, un nē, it kā tā situācija uzlabojās. parādījās manuprāt, citi spēlētāji. Arī atšķaidās. Atšķaidās, bet tam ir visam jānotiek. Un tev ir, tas ir tāds pārkārtošanās process, manuprāt. Korupcija. Korupcija būs vienmēr, viņi nav nekur nav izskausta. Jā, bet mēs runājam nevis par pašu korupciju, kas ir neizskaužama, bet par to, kad pieiet atbildīgi pret to, kad uzskatīt, ka tas nav pieņemami. Jo mēs sabiedrībai kopā. Jā. Kāpēc mums tur atkal, es tagad paskatījos, Knaps nāca un viņi tur apkopojuši statistiku, un kad, ja nemaldos, katrs tur kaut kāds 3. vai katrs 4. Tajās tur robežās apmēram ir gatavs dot, no privātā sektora, ir gatavs dot kukuli. Bet kukuli nevis par to, lai iegūtu sev kaut kādu papildus labumu, bet dot kukuli par to, lai ierēdnis darītu savu darbu. Motivēt. Motivēt viņu darīt savu darbu. Un tagad ir arī šie dzirdēti stāsti un piedzīvot stāsti kaut kādā ziņā pat par to, ka tev slimnīcās, ja tu tur ieliek tavu vecmāmiņu, tad vismaz konfekts pavisam noteikti un konvertiņu tā kā arī vajadzētu, lai tā tavu vecmāmiņu tur slimnīcā nenomirst. Un šis nāk no padomju laikiem. Tas ir tas mantojums, tas ir tas iedzītā, ka tev vecmāmiņa var nomirt, ja tu nenesīsi to konvertiņu. Tev policists neskatīs tavu lietu, ja tu viņam nepateiksi paldies avansā. Ja? Un mēs tādā veidā esam ieauduši savā tajā sagā to paldies došanu. Tā nav normāla situācija, bet viņa ir tā kā, viņa baigā inerts viņai ir. Tev ir jābūt sabiedrībai, kas nav bijusi padomju laikos, kas nezina to blatu, to sistēmu, ja? Vai vismaz viņa nav... Bet mums pēc būtības visa ierēdniecības sistēma ir balstīta uz... Tāpēc es saku paudžu maiņa. Ko tas dod? Ko tas dod? Tad es varu no savas audzināšanas teikt. Es neņemos apgalvot, kā darīja mani vecāki, darīja vai nedarīja, un deva vai nedeva, un ko, un kas, un kā. Bet es zinu, ka manā audzināšanā viņiem vismaz bija tik daudz, ja viņi pat to darīja, un es nesaku, es nekad tā neesmu redzējis, bet ja viņi pat to darīja, tad viņiem ir bijis tik daudz kauna, ka viņi ir ieaudzinājuši manī, ka tā nav jādara, ka tā nedara. Un tas nozīmē, ka tā nākamā paudze, kas to ir izdzīvojusi, viņi negrib saviem bērniem nodot to ideoloģiju tālāk. Ka tā nedara, ka tā nevajag darīt un ka nedara tā. Un es attiecīgi nemāku tā darīt. Es nemāku pieņemt, es nemāku dot. Un ja es nemāku pieņemt, es nemāku dot, es nedomāju tādās kategorijās. Es aizbraucu uz slimnīcu, es gribu saņemt pakalpojumu. Es saņemu pakalpojumu, es nevienam paldies neko nesaku. Es vienkārši vajag man tur kaut kāds līdzmaksājums, pīpa, paldies uz redzēšanos. Un kad tev šī kļūst par normu, tad tā kļūst par normu. Nākamais dakteris, viņš nezina, ka viņam izrādās, tu pienākās kaut kādu vēstuli. Viņš viņu nesagaida un viņš viņu neprasa. Ja? Un tādā veidā tev nomainās tā sabiedrība. Tas vecais dakteris vēl joprojām paņems, bet tas vecais dakteris aizies, kopā ar savām tradīcijām prom. Ja viņš viņu tieši neapmācīs nākamo. Bet tā ir arī tāda, manuprāt, ir pa vidu tā paudze, ir tāda, kura kaunējās un negribēja šito darīt. Un mums tāpēc ir iespēja izrauties no tā visārā. Tur es redzu to. Varbūt man slavais piemērs bijis tā ģimenei audzināšanā, bet, manuprāt, es arī nezinu saviem, labi, varbūt ir daļa, ko es zinu, kad arī tur kaut ko tādu, kādreiz tur kādam kaut kāda pateicība ir iedevuši, bet tā nav norma vairs. Un, manuprāt, vecākajām paudzēm tā bija norma, tāda bija sistēma, un viņi to prasīja, un tagad vairs tā nav. Tas var nomainīties. Es redzu iespēju. Es esmu varbūt optimists šajā sakarībā. Optimists, bet mums ir tie, kas nāk tieši ar saukļiem šādiem. Kad mums bija iekapiste, kas nāca pret korupciju, beigās tur mēģināja pirkt gan amatus, gan vēl daudz ko. Jā. Tagad mums bija progresīvie, kas arī ir godīgāk par visiem godīgajiem, bet tad, kad sāk pētīt, tad nemaz tur nesanāk tas godīgums un praktiskumi. Viņi visi jauni, vai puslīdz viņi noteikti ir jaunāki izteikti nekā citi. Tad arī
tas jautājums, nu, ja mēs Sabiedrībai jābūt nežēlīgai. Šajā ziņā jā, tā ir sabiedrības. bet šeit, mana bet personīga tad mēs atbildība. varam runāt par sabiedrības līdzdalību procesos, jebkādos, kas ir vairāk par vienkārši, ka viņš pa ielu staigā. Un šeit mēs redzam, ka cilvēki nav gatavi iesaistīties, mēs varam tā uzreiz kaut kādas grupas. Politika, tas ir grūti, tas ne priekš manīm, to es, jebkurā līmenī politika, ja pašvaldība būs maziņa pilsētiņa, vienalga tas ir kaut kas pa sarežģītu. Bet vainīgi visi tur būs, jā. Tad pieņemsim līdzdalība sakopt pagalmu, kas ir daudz tavu māju, pagalms, uzreiz viss pateiks, ka tas jau nav viņa pagalms. Nu, viņi nekops. Starp citu, tā ir ļoti labi. Zeme jau nepiedar mums. Zeme jau nepiedar mums, tas ir starp citu, lielisks piemērs. Un ja tam, kāpēc tādu sociālistu tā politika nestrādā, jo cilvēks tik līdz tas nav viņa, viņš pārstāja vispār kaut ko darīt. Pašiniciatīva nokaušanā. Tāpēc, kad, jā, Kuba ir lielisks piemērs, tur nekas it kā nevienam nepiedara un viss brūk kopā. Kāpēc? Tāpēc, ka tas nav mans. Un ko es tagad tieši? Un mēs nevaram dabūt nekādu līdzdalību arī šobrīd no cilvēkiem. Pieņemsim, tie, kas aicina visu laiku uz kaut kādiem protestiem. Tikko, varbūt tu atceries, bija tāds Valdis Kalnūzols. Jā. Viņš aicināja 11. novembrī Krastmalā tur nākt un izrādīt savu nepatiku. Ja? Bet tas ir pats aicinājums tāds. Ko tu tagad eji, tu svētkos kūdi uz kaut kādām nekārtībām? Jā. Es atvainojos, lien apakaļ no kurienes nācis. Tas ir viens, bet es tieši par to, kad aicinājumi nāk, ik pa laikam nāk, bet tad, kad aicinājums parakstīties par Saeimas atlaišanu. 10 politiskās organizācijas. Jā. Gada laikā savāca 40,000 balsis. Dažas manas balsis iniciatīvas savāca vairāk. Tieši par to ir stāsts. Un šeit ir tas jautājums, redz, viņi no vienas puses ir tie, kas mēģina dabūt cilvēku savā kaut kādā līdzdalībā, un mums neapmierināto to ļoti daudz, īpaši mēs zinām, ka vainīgi ir Saeima, lai kādā sastāvā tie sēdētu, tie ir vainīgie. Nu, tad mēs labprāt viņus tā kā nomainām droši vien. Bet gads un 10 organizācijas. Un šīs organizācijas ar dažādu popularitāti šobrīd un arī to politisko svaru, es tā teiktu... Es teiktu, tas vairāk liecina par šīm politiskajām organizācijām. Reāli. Ja 40,000 nevar savākt... Tā tad nav kritiskās masas šim jautājumam. Bet kāpēc cilvēks tas neinteresē? No vienas puses, ja viņus paklausās, viņus interesē. Ir tie klasiskie stāsti. Tur nav alternatīvas. Atkal, es domāju, ka mēs tā kā, es gribētu teikt, alternatīvas jau ir, tikai nav tādas, nav tādas skaidras, ko tad tas mainīs, nomainīt vienu pret tādu pašu. It kā tev nav tādas kontrastējošas alternatīvas. Ik pa laikam kāda parādās, bet viņi izrādās tādi paši. Tikai nedaudz skaļāki, nedaudz citādāki, retorika citādi, bet viņi rīkojās tāpatās. Un tas notrulina domu par to, ka var kaut kādas izmaiņas būt. Un pēc tam atkal izveidot tādu vispār atrošanos. Man vispār šitais viss neinteresē. Jā, bet tagad jautājums par atbildību iedziļināšanās procesā, jo es saprotu, kad... Cik reizes? Redz, man uzreiz tāds par to, cik reizes? Tu vienreiz, tad vēlreiz tu iedziļinies, ar katru reizi tu iedziļinies. Bet vai tu iedziļinājies? Tagad šeit ir jautājums. Vai tu tiešām esi iedziļinājies to pirmo reizi? Tā, ka tu esi iedziļinājies, ka tu saprati. Un, kas ir pēc tam pieejot atbildīgi pie savas izvēles, tu iedziļinājies, tev bija izvēle, un vai to atbildīgi piegāja pie tā, ka tu pēc tam no saviem tiem izvēles pajautāji. Es domāju, ka kaut kādā savas dzīves brīdī katrs ir, lai saprast, par ko mēs vispār runājam, ka katrs ir tomēr ticis gana uzrunāts, lai iedziļinātos tajā piedāvājumā, ko viņam kaut kāda politiskā partija mēģināja pastāstīt. Bet pēc tam tas visticamāk nerealizējās tajās gaidās, jo tas piedāvājums bija blefs. Un tā mums ir, diemžēl, tāda mums ir bijusi tradīcija, un kā te var nesolīt, tas jau mums ir aizgājis jau bezmazliet tradīcija. Un tas ir slikti, un ir šausmīgi sarežģīti to mainīt,
Un vispār ir tikai daži, kas grib to mani. Bet atkal, tas ir paudžu, manuprāt, es zinu, kā jaunajam cilvēkam. Es neredzu citu variantu. Nu, ja mēs visi tā darām, un kā tā var nesolīt, un visi sēž pie galda, saka, jā, bet tad sanāk, mums ir tā atbildība pret valsti ir diezgan apātiska. Mēs esam gatavi uz krāšņo simbolisko gājienu. Mēs esam... Bet vai tava atbildība beidzās ar to, ka tu ievēli savu pārstāvi? Tieši ne, par to jau stāstu, ka nē. Tieši tā. Viņam par spīti, no. Savu darbu, kā tur bija tas ministru kabineta bibliotēkā, es bildi vēl uzņēmu. Tas ir tas, kuram tas bija? Čakst? Laikam, ja nemaldos. Bet es bildi varu apstīties pēc tam noprecizēt. Katrs savā darbā, visi valsts darbā. Nu, tas ir tā kā uz ierēģiem attiecās, bet arī tieši tur arī paskatoties, kad tu dari savu darbu pēc labākās iespējamās, nu, pēc labākās, teiksim, cik vien tu labi vari, jā. Un, nu, tā ir tā zelta paudze. Tikai tā mēs varam atskatoties, skatīties, ka jā, mēs to valsti uzcēlām. Tu nevari plūkt tos augļus, tu nekad neplūks tos augļus, un to pēc tavas nāves redzēs, ka tu to valsti esi uzcēlis. Bet tā ir tava attieksme pret to, ko tu dari. Un, manuprāt, mēs šobrīd esam tādi, katrs pats par sevi. Un kamēr vien ir tā kopējai sabiedrībai attieksme, es katrs par sevi, man jau par šito nemaksā, tas jau nav manos darba pienākumos, nevienam nav pašiniciatīvas, tas jau nav mans īpašums. Tas ir mūsu īpašums, tā ir tā mūsu valsts. Un ja tu to konfliktu papīrīt nepacels, bet lai gan tas nav tavs konfliktu papīrīs, ne jau tu viņu te piegružoji no to zemi, bet ja tu viņu nepacels augšā, nu tad tā kopējā tā inerce ir nekāda. Mēs vienkārši te lēnām notērēsim visus resursus, mūs izpirks un mēs izčākstēsim kā tauta, kā sabiedrība, nu vai arī visu laiku agonēsim ap kaut kādu tādu pusnabadzības līmeni. Kāds, kurš pats spēj sev saraust, viņš bija, pat ne saraust, pats spēj sev izmantot to situāciju un priekš sevis kaut ko izveidot, viņš sev pacels, bet kopumā kā sabiedrība mēs nespēsim izrauties ārā. Jo tas, kurš pacels, viņš nepados roku tam nākamajam. Nu, jo tam pašam jātiek galā. Kāpēc man viņam būtu jādod, lai viņš pats strādā? Bet tam būtu jābūt nevis pats strādāt, mēs visi strādājam, mēs visi viens otru palīdzam, mēs visi mēģinām neparazitēt uz sabiedrības, mēs visi mēģinām darīt savu darbu pēc labākās sirdsapziņas un neizbraucam pirms 5 no darba un ierodamies pirms 9 vai 8 darbā. Bet tad mums ir jāsāk ar kaut kādu, kā lai pasaka, šo procesu, mēs visērtāk un visproduktīvāk sāk šo procesu jo mazāk iesaistīto, jo ir lielāka cerība, ka kāds kaut ko izdarīs. Bet mēs zinām, ka mēs arī šobrīd nevaram sakārtot dažus jautājumus, kas ir praktiski jautājumi, kas ir vajadzīgi visiem, kas dzīvo kopā. Tur māju siltināšana, renovēšana, kaut kādi... Tas risinājums, skaties, arī tas mana balss iniciatīvas kā tādas, jautājums, ja cilvēkam vajadzētu atnākt, parakstīties kaut kur, vai viņš atnāktu. Es domāju, ka tad tur būtu diezgan līdzīga situācija kā ar Saeimas atlaišanu. Tur būtu tikai tie, kas ir ļoti motivēti un droši vien, ka iesaistīti. Un šajās dienās, kad daudz tiek runāts tieši par neatkarības atgūšanu un par to kopības sajūtu caur šiem svētkiem, mēs diezgan ātri noliekam to nost, un mums ir tūlīt nākamās raizes veikalos nopirkt dāvanas uz Ziemassvētkiem. Tev ir kopības sajūta? Nu, tev ir tā sajūta, ka mēs te visi svinam. Mēs te visi. Man nav. Jo varbūt man nav, jo... Man arī, bet tas ir žēl. Bet es gribētu. Es gribētu to sajūtu just. Jā, bet man arī nepatīk, es daudz ko savu... Piecils un augstu, bet ko darīt? Jā, bet skaties, viens ko, kāpēc man arī nav, man daudz kas nepatīk no svētkiem, kad tas tiek materializēts uzreiz. Ja? Pieņemsim, tad, kad es tūlīt atgriezīšos pie 11. novembra, bet Ziemassvētki, jā, visas reklāmas iet par to, kad tur nopērts šitos vērtīgu mantu, bet
mēs nopirksim vecām tāvam tur kaut kādu skrūjmašīnu pa 300 eiro un tad kādam pa 500 kaut ko. Un tad es sēžu un es skatos, uz ko mudina man tā reklāma. Ja es nenopērku vecam tēvam pa 300 eiro, tad es slikts mazdēls? Vai tie cilvēki, kuriem mēs zinām, ka mums vidējā alga neparedz šādas dāvanas? Kā viņiem vispār jājūtās? Tas uzņēmums saprot, viņam mērķis pārdot, bet viņam viņš arī varēja kaut kā to savādāk pasniegt. Bet viņš pasniedz, ka ja tu nenopērci savai mammai jaunāko to putekļu sūcēju par 700 eiro, tad droši vien, ka tu neesi baigi foršs džeks. Un atgriežoties uz 11. novembri, tad, kad es skatos, kad šobrīd ir centrālais tas mērķis, it kā no vienas atkal tas simbolisms, viss saprot, bet jānopērk pēc iespējas tādu lielāku sveci un jāizdedz. Un jo vairāk sveces mēs nopirksim un noliksim, jo mēs jutīsim lielāku to patriotismu, kopistības. Jā, un tad man vienmēr ir šis, ja jūs sākat to darīt, nevis kā jums kaut kāda ir tā, ja tu paņemsi to sveci un aizies kaut kur tu zini, kur notika kaujas. Ja, kaut kur maziņš piemineklis, kur ir tikai varbūt akmens un 2 vārdi, ja, un noliks, tāpēc, ka tu zini, ka tā ir kaut kāda īpašāka vieta un tur būs. Bet to neviens neredzēs. Tikai tu to zinās. Nevis, kad mēs visi tagad nākam un mēs esam patrioti, mēs uztaisam bildi, mums ir selfijas, mēs nevaram tagad video un vēl uzrunas. Jā, tieši tur taisīt, jā, jo mēs tagad mēs nevaram bez tā iztikt, jo savādāk, ja tu nenoliec sveci un tu uztais bildi, tu neesi patriots. Un par to, ja neviens nezina, tad tu arī neesi patriots. Bet, draugi mīļā, kā izpaužās tas vispārējais gads, jūsu tas patriotisms? Ja es saprotu, ka... Es pilnīgi tev par šo piekrītu. Un es varu teikt tā arī, tiem, kas skatās, ja kāds skatās, tad tā doma ir īstenībā ļoti svarīga. Un es gribētu teikt tā, ka es nāku no ģimenes, kas uzņēmē ģimenes, mēs varam atļauties viens otram dāvināt, kaut ko gan lielu kuplu ģimeni, bet vienā brīdī bija vienkārši, tu saproti, wow, ir pat daudz, un šitais kapitāls un trakums ir, viņš jau sāk palikt apgrūtinoši grūts, un, kā tu teici arī, kas tad tagad notiek? Mēs sanākam Ziemassvētkos, lai viens te otru vienkārši apbērt ar kaudzes lietām, kas mums nav vajadzīgas. Un mēs aizgājām uz to, ka, izvēlās katrs vienu, un ierobežo diezgan pamatīgi pa mazām summām, ierobežo to vispār, cik tā dāvana drīkst maksāt. Bērniem var būt mazajiem tiem, kas skraida apkārt, kam tas ir kaut kāds svarīgi, jā, tiem vēl jā. Bet, kad tu esi pieaudzis cilvēks, tev nevajag to visu. Uz to nav jāiet, tas ir vienkārši jāgriež ārā. Es teiktu, ka mūsdienu latvietis, tas, kurš ir saprātīgs latvietis, tas, kurš ir, es gribētu teikt, pielikt klāt cienījams latvietis, kurš nav kompleksains latvietis savā būtībā, viņam nevajag visādas spīdīgas lietiņas. Viņš ir gana saprātīgs, lai izvēlētos no šitā visa atteikties. Nedzīvot pāri tam, ja? Un tas ir arī nobrieduša sabiedrības lieta. Kad tu izvēlies nepiedalīties kapitālismu trakumā vispār kā tādā. Un mēs to nevaram atļauties, pilnīgi pareizi tu norādīji. Uz to nebūtu jāiet, un es vispār aicinātu ieskatīties diezgan pamatīgi minimalismā. Arī to svecīt. Tev nav jātais viss tas iededz to svecīt logā. Izvēlēs parunāties ar saviem tuvajiem par šito tematu. Tas, manuprāt, ir daudz vērtīgāk, un uz to arī būtu jāiet. Tā ir tā... Tas ir tas, uz ko es arī mudinu, ja, kad pirmkārt mūs visus kaunina, es to kā mārketinga kārdina. Es gribētu teikt, kārdina. Jā, bet kārdina. Jau gadiem. Jā, kārdina, bet tagad tas, kārdināt var to, kuram daudz kas trūkst. Mums šobrīd pa lielam daudz viss ir. Tev nevar vairs kārdināt. Tāpēc bet tev rāda un stāsta, ka tev trūkst, tev tieši tagad ir tas kaunina, kad tu neesi priekš kāda izdarījis. To, ka tev ir, tu malac, bet tas, kad redzi, kā cilvēki dara šādu, un es domāju, ka tāpēc jau tas Ziemassvētku laiks bieži ir arī saistīts ar depresijām, kad cilvēki tagad
tumšs ir ārā, slapš un vēl nav sniegs, normāli uzsniedz. Jā, bet viņi iemaina šo vēlmi nopirkt pēc iespējas dārgāk, ko pa lielam, tieši tā, to nevajag. Iemainam pret to, ka šie bija svētki, kad sanāk ģimene kopā. Ja? Un tad, kad es vēl biju padomu laikā bērns, ja? Tad nesvinēja Ziemassvētkus. Oficiāli tas nebija, tie nebija tā kā tagad. Ja? Salgriež. Vai vispār nebija? Nē, oficiāli nekas nebija. Ģimene sanāca, un tie bija klusie svētki ģimenes lokā. Tas nebija, kad tur ne pa salūtiem, tas bija tad, kad visa ģimene sabrauc kopā, kaut kur viņi vienojās, un tie ir svētki, tie ir klusie svētki, tie nav tie dāvans. Mums bija tas maisiņš ar konfektēm, jā, tieši tā. Kādreiz skolā arī. Jā, kādreiz skolā, mums bija līdzīgi, tā bija tā dāvana, un ja tur iekšā vēl bija tā plaukšķene, tā sauc, nav svarīgi, visi saprot. Redzēt, šis ja? Tad tas bija, un iekšā, tāpēc, ka tajā plaukšķenē bija tāds mērs plasmas kaut kāds zvēriņš, un tad tu izšauj, tad tu viņu atrod, un ir pusvakars ir izdevies, ja? Tas pieauga līdz 4 stundām pie eglītes. un kaudzē visādi nevajadzīgi krampa, milzīgi naudas. Par to es stāstu. Un bieži vien cilvēki, to es pagājuši gadu pamanīju tādu tendenci, kad viņi iziet nevis no tā, kas pazīst to cilvēku, ko viņam, tiešām vajag vai par ko viņš tiešām priecātos, bet mēģina par to naudu, kas ir, nopirkt pēc iespējas dārgāku lietu. Viņa pat funkcionāli, viņa nav tik laba. Un tas ir tas bēdīgi, kad cilvēks iztērē pēdējo, bet viņš neiegūst to. Un mums tie svētki arī dažreiz ir tie video, kur bērni saņem nepareizo iPhone, ja? Vai krāsā nepareizā. Ja, tas ir, vai tagad arī mašīnas dažreiz saņem nepareizās un liekas, Un šausmīgi traģēdija no tā viss izveidojas, bet tas jā. Lūk, bet tā ir tā mūsu arī atbildība, ka mēs, tas ir, kad visi saka, ka kapitalisms ir slikts, es vienmēr mēģinu atgādināt, bet, tev tehniski neviens neliek neko pirkt. Jā. Bet tu jau tieši tā ir izvēle, tu aizēji paļaujies, un tad tā bija tava atbildība, kādas vērtības un kādas vajadzības sev likt pa prioritāti. Un iespējams, ka prioritāte ir jābūt aizbraukt kopā, uzvārīt zupu mežā, nekā nopirkt iPhone. Jo iPhones, ļoti jauki, bet var staigāt arī ar 5-gadīgu un 6-gadīgu, un plus mīnus viņš pild savu funkciju. Gabals nenokritīs. Jā. Man tētis maina telefonam baterijas. Pilnīgi mierīgi var atļauties tur, katru gadu pirkt jaunākos un viss tā, bet viņš maina telefonam bateriju. Kāpēc? Jo ir jautājums, kāpēc man vajag to jaunu telefonu? Es viņu zvanīt es varu, nosūtīt ziņas varu, tā kā beidzās tur tie atjauninājumi, labi, tā kaut kas jāsāk jādomāt. Par visādi citādi, nomaina bateriju, un vēl 5 gadus tālāk. Tieši tā, minimalisms. Tā ir, manuprāt, kaut kādā ziņā viena daļa no tādas laimes atslēgas. Būs tajā minimalismā. Viņi ir vērts par to padomāt un diezgan pamatīgi nogriezt no sev visu lieko un pajust priekš sevis. Kad īstenībā cik tu brīvāks paliec. No visām krodām nevajadzīgām un vispārējo. Tas ir, varbūt, ka tas ir nācis no kaut kāda arī tādas sajūtas, ka nebija lietas, nebija iespējas, nav iespējas. Un tāpēc es gribu, saraust sev kaut ko. Jā, bet tad, kad tu esi dabūjis, tad tu īstenībā gribi tikt vaļā. Tu vienkārši konstatē, tajā mirklī tu konstatē, ka tā laime, kuru tu meklēji, tu tur neatradi. Tev likās, ka ja tev būs tas putekļu sūcējs un iPhones, un tad būs apmēram kaut kas notiksies, bet nekas jau nenotiek. Un šodien es sēdēju, kamēr gaidīju jūs, skatījos uz to lielo ekrānu, tur mirgoja reklāmas. Es reklāmas, kur neredzes televīziju, neskatos. Jā, man arī diezgan interesanti, un te es tā pamanīju, ka tur tagad melnā piekdiena nāk. Jā. Mums piekdiena tā es noprotu, jo tagad ir
Rīt. Rīt būs melnā piekdiena, visi skries pirkt. Zini, kā arī kad bieži cilvēki saka, tur baigi iekonomēšu, es nopirkšu, es kā iepirkuma speciālists tāds ilgtermiņā, es zinu, kā pareizi iepirkties, vienīgā forma, kā ir ietaupīt, tas, ja tu ļoti seko līdzi tirgumu un vispār ļoti labi iedzīvinies un vēl pēti produkts un saturu, sastāv un vispārējo. Bet lielākā daļa to nedara un vadās pēc tā, kad man viens tēta draugs stāstīja, kā viņš 90. biznesu taisīja. Viņi atved no Vācijas žakets un uzliek cenu, lai vieglāk ir 300. Viņiem nopirk pa 10. Uzliek 300 un tagad skatās, kā tirgojās. Ja tirgojās, ļoti labi. Netirgojās, viņi uztais super akciju, 50% off. Pa 150 notirgo un brauc jaunus pirkt. Bet tas, ka viņi to pirka pa 10, neatceļ to, tur nav apakšā ne aprēķina, nekādas biznesa idejas, tur nekā nav. Tur ir vienkārši, mēs nopirkām, mēs tirgojam 10 reizes dārgāk, neiet, mēs uztaisam atlaidi. Tas, kad, ja tu veltītu tam laiku un atrast to pašu tieši pa tiem 10-15, tas ir cits stāsts. Labi, bet... Pie atbildības mēs nonācām pie svētkiem un pie ģimenes. Dzimstība ir mūsu atbildība. Jā. Jā. Atkal tas ir stāsts par... Tas ir savā ziņā, interesanti. Es reiz iedomājos par to, ir tāds daudz diskusijas bijuši, kur, vai tu pieeji egoistiski, ne jau visa sabiedrība tagad iet un kļūst stāvoklī, tā ir dziļi privāta lieta. Bet tajā pašā laikā, ja tu redzi sevi, tādā nevis individuālā līmenī, bet sabiedrības līmenī, atkal tas tās, atkal apakaļ aiziet uz to pašu, tad tu arī domā tādā labi, es, ģimene, sabiedrība, valsts, un tad tas nākamais normālais solis pēc tevis ir ģimene. Ja tu visu laiku domā kategorijās es, un tad tie visi pārējie ir kaut kāda cita random klase, tad arī to ģimeni iet grūti, jo tad tev jāracionalizē es un kaut kādas materiālās vērtības, jaunas Gucci kedas, un kaut kāds Armani žaketi, tur kaut kas tāds, un jaunākais iPhones, vai tas bebis, kas ir viņš, kas ir tas. Un tad visu laiku tu tā, jo tas ir dabīgs, tā kā maiņa. Es varu iemainīt to pret to, to pret to, un tu visu laiku izvēlies vienkārši to nedarīt. Līdz tam, kad vairs nevar. Sievietēm reāli fiziski nevar, vīriešiem, viņu vairs nevienai sievietei, kur grib, neinteresē. Varbūt naudas dēļ tikai, ja tu baigies sakrāt. Bet tad arī grūti ir iet un tā. Bet mēs šito esam izdarījuši atkal paši sev caur kapitālismu apjukumu. Es gribētu teikt, kapitālismu apjukums, tas ir tas, kas ir noticis kopumā arī mūsu sabiedrība. Mēs esam apjukuši no visām tām iespējām un tagad sagrābjamies un mums ir vērtīgas visas tās lietas. Tas atkal aizvien pie tāda... Bet vai ir alternatīva? Vai alternatīva? Dzīvot tādu uz ģimeni vērstā, domāšanā vidē. Taisīt. Alternatīva ir saprātīgi viņā uzvesties. Kapitālisms nav problēma. Problēma ir tava attieksme un tava, tā reakcija tajā kapitālismā. Neej pēc vairuma, ej pēc kvalitātes. Kāpēc mēs nevaram pirkt latviešu preces? Labi, pagaidām viņas ir dārgākas, jo viņas nepērk. Bet, bet cilvēkam, ja nav izpratne par 50 centu atšķirība, par to bet tev ir Gucci kedas, iespējams, ka pat viltots par 200 eiro, bet tu pa 50 centiem, izvēlies visu laiku atbalstīt kādu citu. Nepēc tās kedas, paliec kaut kādā iedzīgā līmenī, tev pietiks nauda pārtikai, kvalitatīvākai pārtikai. Latvijai kvalitatīvā pārtika nekā tā, kas import. Tas ir fakts. Tas ir fakts, bet tagad mēs iesēdīsimies jebkurā trolejbusā. Un es domāju, ka lielākai daļai cilvēku telefonu būs labāk nekā man. Un nevis tāpēc, ka es neesmu spējīgs atļauties. Bet viņi aizies uz veikalu un nopirks lētāko pārtiku. Jā.
Un viņi, bet tagad... Bet tu aizies uz veikalu un nopirks, kvalitatīvāko par saprātīgu cenu. Visticamāk, kaut kur pa vidiņu. Ja latvieši būs tajā vidiņā, tajā starpā, visticamāk pat latvieši. Varbūt pat nedaudz piemaksājot klāt. Tā būs. Jā, būs. Bet tagad mēs nonākam pie... Tas ir vērtība jautājums, prioritāšu jautājums. Labi, kā izglītot? Minimāls, tev arī nav zelta pulkstenis, tā teikt. No. Un tā ir tā netiekšanās pēc šīm nevajadzīgajām lietām. Man liekas, tas ir arī kaut kas, ko mums būtu jāmāca. Ka tās nav prātīgi, ka tas nav stilīgi. Tev būtu jāskatās zilti. Viņš savus kompleksus nesā sev apkārt uz sevis virsū. Apģērbies tur vaiprātā, nopirc jaunāko mašīnu un maksā pa viņu līdz pēdējai kapeikai. Viņam ir parādiem apkarinājies, bet braukā ar jaunāko mašīnu. Kam? Priekš kam? Kāda jēga no tā? Kāds labums no tā? Kampars salonā nopirk mašīnu. Tu redzēji? Jā, malāc, zikā. Bet viņš nenopirka arī mēs kaut kādu kupru, ne? Jā, bet no salona. Jā, ja mēs no finanšu prātības runājam, tad viņš... Pilnīgi garām. Izbrauc ārā pa durvīm 20% uzreiz pazaudē vērtības. Nekad viņš neatgūst. Tas ir sliktākais ieguldījums pasaulē, ir pirkt jaunu mašīnu. Nav nekā sliktāk. Tu pazaudē 20% no vērtības, izbrauc pa durvīm, un visticamāk nekad neatgūst. Tā. Un, apdrošināšana, tad, bet, nē. Bet redz, atkal. Jā. Tā ir publiska ziņa, ar to lielās gan salons. Varbūt viņš dabūja atlaidīt. Viņš ir influenceris iespējams. Viņš citiem saka, pērciet uz Ziemassvētkiem sievai mašīnu. Zin kā, es varu savilkt tos dažādus atgadījumus kopā, it kā nesavalkams kopā. Pieņemsim par to, ka tagad es redzēju pašvaldības policijai ir jaunas mašīnas daudz. Sakritība. Tāpēc, zin kā, не будем... lūk, bet jautājums, bet mums notiek uz skolu nāk zemesargi, stāsta par patriotismu, par to, kas svarīgi un tā. Skolās arī mēs it kā esam gluži banāna republika, mums saturs ir, mēs gribam iedot bērniem to apziņu, ka tā ir viņu valsts, ka tas ir svarīgi un pieiet atbildīgi šiem procesiem. Bet skatoties uz tādiem gala produktiem, kas ir pa ielām staigā, ar tām vērtībām, no to atbildību pret sevi, pret savu tuvāko, pret valsti, mums ir diezgan bēdīgi. Un tad, ir tie attaisnojumi, ko tad tur valsts un vispār, kopumā. Kā tu domā, kā varētu cilvēks izglītot jautājumā, kad viņš ir valsts, un valsts ir viņš, un kad ja viņš visu laiku stāsta, ka tie ir kaut kādi citi, tie visi citi, kas dara, tie, kas pārkāp noteikums, tie, kas ir korumpanti, tie, kas pērk dārgu svešu un nesaprotam, tie visu laiku ir kaut kādi citi, viņš ir tāds upurs cietējs, un viņš neuzņemās to atbildību ne par sevi, ne par citiem, bet mēs esam konstatējuši, ka mums ir laiks tā kā kaut ko darīt, jo, kā tu saki, vecie nedaudz paiet malā. Tie jaunie, kas tagad ir ap varu, tie ir vai pusduli progresīvie, vai tad ir nespējīgie nacionāļi. Kā restartēt? Slikts vārds, jo atkal tas ir sauklis no... Kas tik nav izmantots? Viss ir izmantots. Jā, bet kā mums sabiedrība tā kā stop, izrunājam pa jaunam? Izrunājam pa jaunam to mūsu tālāko plānu, ko mēs darām. Tikai piemērs. Manuprāt, un tas ir apmēram tāpatās uz sabiedrību var skatīties kā uz saviem bērniem. Labi, varbūt ne es, bet kopumā sabiedrības elitē vai tiem priekšstāvjiem, tiem, uz kuriem skatās, vienmēr katrā sabiedrībā, katrās komunās, katrās mazās grupiņās ir kaut kāds tomēr tāds vecākais, uz ko viens vai cits kvalitātes dēļ skatās un no kur ņem piemēru. Jo cilvēki vispār, mēs vairāk vai mazāk
kopējam viens otra tos mehānismus, kā labāk dzīvē sev pozicionēt un kā vispār virzīties apkārt. Un mums pietrūkst kvalitatīvu piemēru par to, kā veidot tādu labu, vērtībās balstītu dzīvi. Ja tu vari no skolas sola pateikt, ka jā, es gribu tāpatās kā viņš, un tu vari redzēt, kā viņš ar smagu darbu izcīnīja to, ka viņš tagad ir cienījams cilvēks, bet viņš ir cienījams nevis tāpēc, ka viņš ir apkāries un var aiziet uz Novaja Volnā tur, jā, un atļauties kaut kādas tur krūtas lietas, un tu nezini, kur viņam pēkšņi parādījās nauda, un viss šis pārējais, kas mums, tā daļa mums tikai ir. Bet tie cilvēki, kuri ir patiešām cienījami, viņus neizceļ, viņi priekš medijiem, es pieņemu, nav interesanti, viņu stāsti netiek stāstīti, un viņi paši ir gan kautrīgi un neiet ārā un nerāda pārējai sabiedrībai, kas tad ir tas labais latvietis, kas var izaugt. Un mums ir jāmeklē šos piemērus, mums šos piemērus ir, viņas varētu teikt, pat tā kā jāintervē, jāliek priekšā un varbūt, es nezinu, jāuzaicina šeit, jā, patiešām, jā, apsēdies, izstāst, kā tu esi nonācis tur, kur tu esi nonācis un kā tas tā notika. Kā tu sakarīgā veidā tur nonāc. Un varbūt, ka kādam tas aizķinās, un viņš arī izdara tādā pašā veidā. Un nevis mēģina tā kā atdarināt kaut kādas ārzemju reklāmas vai ārzemju slavenības, kuras kā influenceri atkal viņam kaut ko mēģina ietirgot. Jo nav cita parauga, nav vietējā parauga. Un tas ir tāpatās, kā ja tev ģimenē, tēvs un māte neparāda to ceļu, labo ceļu, kā izaugt, ir šausmīgi grūti izlausties no tās kārtas ārā. Ja mēs iedomājamies, ka tā kā finansiālā stāvokļa kārtas vai aroda vai vēl kaut ko. Nereti ir tā, ka bērni ieņem tādas pašas, tajā pašā līmenī vai tādas pašas visādas problēmas, tēvs alkoholiķis, bērns pēc tam kaut kādā ziņā to izspēlē. Ja nav tā labā piemēra, tad nav kas pavelk uz augšu. Ja nav kaut kāds labais onkulis, kuru modeli varēja nokopēt, tad atkal nav kas pavelk uz augšu. Un mums elite vienkārši, es gribētu teikt, Latvijas tā, slikts vārds, es nezinu, elite, te priekšstāvis, viņas pa priekšstāvis sauc, bet viņi arī kā saimnes deputāti, bet negluži saimnes deputāti, bet priekšstāvi, viņa tā elite mums ir notrulināta, viņa ir uztaisīta trulla. Viņa ir uztaisīta nedabīga, neīsta, un tā normāliem cilvēkiem nebūtu jāuzvedās, jāizturās, un tās nav īstas vērtības. Jā. Bet nav citu varianti. Jo tie, kas ir tie labie varianti, mēs viņus neatspoguļojam. Ja mēs šito pamainīsim, tad es domāju, ka visa sabiedrība varētu arī aiziet tajā virzienā. Jo būtu modelis, pēc kur vadīties, būtu modelis, ko nokopēt. Un, manuprāt, tas ir tas, kas jādara. Un arī pašiem jāmeklē tie labākie mehānismi. Jāmeklē tas miljonārs un jāmeklē tas miljardieris, kas ir tur labā veidā sasniedz. Tur smagu darbu, varbūt ne obligāti laužot muguru, bet kas ir pret savu ģimeni izturās labi, ja? Nešķirās no sievas, ir uzticīgs, taisa lielas ģimenes. Ja? Man nāk varbūt prātā kaut kādi cilvēki, kas varētu tam atbilst. Atkal, jā, viņus, bez viņa, piekrišanas likt uz kaut kādu, tā apspriešanu un analizēt viņas dzīves. Bet, 4 bērni, liels uzņēmums, gana cienījams cilvēks, jā, tas tie paraugi, kuriem jābūt. Bet mums viņi, bet tas, ko mums rāda, mēdī, tas, ko mums izvelk ārā un parāda visai tautai, šitie tie, kas ir, tā elite, viņi mums ir slikti, viņi nav cienījami, manuprāt, un tas būtu jāmaina. Un caur to mēs varētu izmainīt arī sabiedrību, manuprāt. Es tad novēlētu, kad es pēc tam nokomentēšu reiz kādu, kad viens mēs varētu padomāt gada griezumā, cik atbildīgi mēs pieejam tam, ko mēs darām, ko mēs domājam, cik tas ir atbildīgi pret sevi un pret saviem apkārtējiem, un lai, kad piekrītot tev, kad labāk tomēr būtu mūsu Latvija, mūsu atbildība, kad mēs, ja jau mēs gribam kopīgi darīt, tad mums arī no sākuma jāsāk to definēt caur prizmu, ka mēs nevis es. Un tad varbūt arī būs tas rezultāts. Es domāju, ka visiem, lai ir
Mierpilni svētki. Mierpilni svētki, un tad tiekamies nākamajā raidījumā.